Mīļie, silts sveicieni no meditācija vakar no Pilcīša. Noslēdzies mūsu pēdējais šī gada meditācija vakars. Un mēs esam šajā gadā bagātīgi tiešām vairojuši savu mieru, savu iekšējo spēku, savu pārliecību un arī savu veselumu. Jo šī iekšējā miera vairošana pilnīgi noteikti atsaucās uz mūsu pašu veselības stāvokli un arī uz to mieriņu, uz to labsajūtu, kas mums valda pēc tam mājās, vai kas staro no mums, un arī palīdz būt harmonijā mums ikdienā, mūsu darbos, mūsu ikdienas gaitās, un arī veiksmīgāk, efektīvāk, radošāk strādāt, darboties un sasniegt arī savus mērķus. Un arī nākamajā gadā mēs turpināsim noteikti šo te iesākto jau daudzu gadu garumā. Mums ir notikuši meditācija vakari, un arī nākamajā gadā mēs tiksimies, un arī nākamajā gadā mēs trešdienu vakaros noturēsim sev meditāciju vakarus, meditācijas, kurās ar dabas tādām plūsmiņām, ar elpošanas tehnikām, ar došanos teta viļņos mēs vairosim savu to iekšējo labsajūtiņu, lai mēs jūtamies mierpilni, lai mēs jūtamies labi, lai mēs jūtamies tādā iekšējā spēkā, iekšējā harmonijā, un lai mūsu darbi arī veicās. Šajā gadā mēs esam radoši darbojušies, un arī nākamajā mēs arī dosimies dažādās apzinātības nodarbībās. Un tas, ko mēs noteikti darīsim, mēs dosimies arī dziedinošā skaņā, jo šajā gadā vēl vairāk, kur man arī ir skanošie trauki fonā, un vēl vairāk ir ienākusi skaņa kā instruments tādai iekšējai sava miera radīšana. Un arī šodien mēs devāmies skaņā, ievibrējām sevi, un arī dalībnieki atzina, ka tas ir tāds ļoti smalks veids, kā sevi uzskaņot un kā justies tiešām tādā īpašā savā dziļā miera stāvoklī, šo te skaņas vibrāciju. Šodien arī pacēlās mums jautājums par to, kā vairot savu tādu iekšējo spēku vai kā nolikt savas robežas. Un nākamajā gadā mēs arī strādāsim pie tā, lai dotos vairāk tieši stihiju dabas enerģijās, lai ņemtu tās sev palīgā ikdienā, jo radās jautājums par to, kā vairot to savu spēju pastāvēt sabiedrībā, tādā harmonijā, arī attiecībās, kuras varbūt dažkārt ir tādas valdonīgas, kuras dažkārt ir agresīvas, varbūt pat. Kā mēs varam tad, ko mēs varam ņemt palīgā, ko mēs varam darīt, lai arī tur mēs justos harmonijā. Jo tas, ko mēs šeit meditāciju vakaros esam apguvuši, tad saglabāt savu iekšējo mieru, savu spēku pilnīgi dažādās dzīves situācijās. Ne tikai šeit meditācija vakaros, bet arī ikdienā uzstājoties, piemēram, kā mēs varam justies pārliecināti un mierpilni tad, kad mums ir jārunā auditorijas priekšā. Vai tad, kad mums ir kāda dzīves situācija, kā mums noturēt to savu iekšējo mieru, savu nosvētību, savu līdzsvaru, un tur mums tiešām palīdz dabas enerģijas, stihiju spēks, stihiju enerģijas. Un nākamā gadā mēs arī ieskicējām, ka mēs tiešām dosimies vairāk pie šīs tēmas, kā vairot savu pārliecību, kā nolikt savas robežas, kā miedarboties ar cilvēkiem skaidri, būt arī patiesumā pret sevi un arī patiesumā pret apkārtējiem. Aiz tā, lai mēs varam labi justies, atkal, lai mēs esam savā spēkā un veselumā. Un nākamgad atjaunosies arī online nodarbības, jo tagad kādu laiku gadus nav bijušas tiešām tādi kursi un iespēja pieslēgties no tālākām vietām. Un jau janvārī startēs mums nākamā gada pirmais kurs, kurš būs tieši veidots, lai mēs solīt pa solītim apgūtu, kā sevi patīrīt no visām liekām emocijām, ko mēs pa dzīvi sakrājam. Kā mums atbrīvot sevi no tā, kas mums ir ikdienā,
ko mēs no sabiedrības sev saņemam un pēc tam nezinām bieži vien, ko to iesākt, tas rada trauksmes, dažādus stāvokļus. Tas, ko mēs darīsim, apgūsim, kā to visu attīrīt no sevis. Gluži tāpat, kā mēs vakarā dušiņā ejam, tā mēs šeit mācīsimies, kā sev šo iekšējo higiēnu, kā veikt, kā uzturēt sevi tādā iekšējā tādā spēku un pārliecības stāvoklī, arī apgūsim. Kā ikdienā mums ņemt palīgā savu elpu, kā ņemt palīgā savu sirds sajūtu, savam mieriņam, savam iekšējam mieram, kā mazināt savu stresa līmeni, kā atvadīties no trauksmēm, no depresijām. Arī tas ir manā arsenālā, jo pat esmu gājuši šiem stāvokļiem cauri un tieši caur šīm te praksēm arī nonākusi tādā iekšējā mierā. Tiesa, mēs ņemsim palīgā arī vēl augus, pievērsīsimies tādām ķermeniskām tēmām nākamajā gadā vairāk tieši savam veselumam un rūpēm arī par savu fizisko ķermeni, jo tikai ar holistisku pieeju, ar tādu savu visu veselumā, uztveršanu un arī darbošanos pie sevis visā veselumā, gan garīgi, gan ar šo te prāta fokusu, gan ar elpu, gan arī ar savu fizisko ķermeni strādājot ar augiem, ar dabas atbalstu, tad mēs varam savu enerģiju atgriezt un noturēt sevi enerģijā. Un tas mums ir vajadzīgs, lai mēs varētu tiešām veiksmīgi strādāt, radīt, darīt visu, ko mēs gribam, piepildīt, īstenot, un arī, lai mēs būtu saviem mīļajiem un saviem līdzcilvēkiem, tādā labā kvalitātē, mūžamā enerģijā, saviem mīļajiem bērniem, saviem tuviniekiem. Un šis te online kurs pagatavo savu laimi sev pats. Startēs jau janvāra vidū, precīzāk arī ielikšu ziņu par datumu, kad tas notiks un kā varēs pievienoties. Būs attālināta, ka tiešām tādās nelielās nodarbībās varēs solīt pa solītim apgūt to recepti un likt lietā un pagatavot to savu laimīgo, savu mierpilno, savu harmonisko līdzsvaroto stāvokli, kas mums ir pamatā visam. Jūs noteikti esat dzirdējuši, ka nervu sistēma ir tā, kas mums ietekmē visas pārējās organismu sistēmas un kas arī veido mūsu arī to ikdienas dzīvi līdz ar to. Tāpēc darbs ar nervu sistēmas harmonizāciju, ja mēs to tā zinātniski un vienkāršos vārdos sākam, tā kā pilnīgi īstenībā nekādas maģijas, tīra fizika. Tīra fizika, kur ir ietverta praksēs, kas mums palīdz saglabāt savu spēku, savu miera, savu harmonijas stāvokli un līdz ar to uzlabot savu dzīves kvalitāti. Tā kā tiksimies mazajās praksēs, meditāciju vakaros, radošajās apzinātības nodarbībās, online kursos un arī retrītos. Noteikti vasarā būs retrīts šeit pat Latvijā, bet jau martā būs mums retrīts Balijas salā, maģiskā mīlestības piepildītā vietā, kas nav vienkārši turisma objekts, bet kas ir sirds un mīlestības vieta, kur sevi uzpildīt, kur sevi pārstartēt, kur atgriezt sevi tādā dziļumā pie sevis pajust, ko tad īsti es vēlos, kā es īsti vēlos, pabūt laiku, atpūtināt sevi, atjaunot sevi arī pilnīgi ar dažādām praksēm, kuras ir manā rīcībā, kuras es pati esmu sevi pārbaudījusi, apguvusi un ar kurām dalos sākot gan no meditācijas, gan no dziedinošas skaņas, gan ar dejas praksēm, kur būs tur Balijas speciālisti, jau kas strādā ar cilvēkiem jau tādās dziļos procesos un atgriež un atjauno spēju sevi just, sajust savu ķermeni, būt saskaņā ar sevi. Arī ar balss atvēršanas praksēm strādāsim, un, protams, kad maģiskā Balija daba, spēka vietas, tempļi, ūdenskritumi, sakrāls, vietas, kas spēcina, palīdz vērt, tiešām aktivēt šo mīlestības plūsmu sirds centru, un tur notiek lielas, tiešām jaukas
tādas atjaunošanās pārmaiņas dzīvē. Tāpēc rakstiet, esam uz sakariem, ja ir savi jautājumi, ja ir nepieciešamības, viss, kas saistīts tiešām ap savu garīgo un fizisko stāvokli, nervu sistēmas atjaunošanai, savu spēku atjaunošanai, savu veseluma uzturēšanai, mūžuma, enerģijas uzturēšanai, un arī visi notikumi, ko mēs varam šeit uz vietas, brīnišķīgajā biedrības Limbažu Filtas namā, šeit darīt, radīt, jo bez manām nodarbībām šeit notiek arī vēl brīnišķīgas nodarbības ik vakaru, sākot no dejošanas pirmdienās, no ciguna otrdienās, trešdien tad ir meditācija vakari, bet pirms tām ir vēl Alise ar pilatēm, var sevi izkustināt fiziski, un ceturtdienās zumbas kustības, un piekdiena būs tā diena, kad mēs skanēsim skaņā, dziedinošā skaņā, kad varēs atnākt vienkārši stundiņu sev vakarā un izskanēt planetārajās bļodās ar šo te skaņas vibrāciju, ieskandinot, tad arī skaņa mūs attīra un arī kristāli dziedinošajiem traukiem celt savas vibrācijas, ieskandināt sevi un tādā veidā pat bez būšanas dziļās meditācijās vai darba ar sevi, mēs vienkārši atpūšoties, apguļoties uz paklājiņa, tad mēs varam kādu mirkli, pusstundiņu, stundiņu, skanot dziedinošajiem traukiem, mēs varam sevi saharmonizēt, attīrīt, savest atpakaļ tādos spēka sajūtiņā, savā spēka stāvoklī. To pat nevar aprakstīt, bet tā ir tāda iekšēja tīrība, kas rada ļoti, ļoti tādu dziļu, mierpilnu, līdzsvarotu, harmonisku stāvokli. Un vēl sestdienās mums ir nodarbības dažādas individuālās, un svētdien no rīta ir šeit biedrības namā. Svētdien rītos 10. ir sievietēm vingrošana, ko vada Amanda. Un svētdienu pēcpusdienos noteikti mums arī saglabāsies šī pieredze, kad mēs tiksimies dažādās radošās nodarbībās, kakao ceremonijās, elpošanas praksēs, apzinātības nodarbībās, arī ar skaņu, jo visur es likšu klāt arī skaņu, jo es redzu, kā tas palīdz, kā tas tiešām visus procesus padara vēl ātrākus. Tas ir jaunā laika prakses, tā viņas arī šobrīd saucās, ar kurām mums vairs nav jāmeditē gadiem, bet kad mēs varam ļoti ātri attīrīt savas sakrātās negatīvās emocijas, palaist projām, savus blokus attīrīt, palaist projām, negatīvās domas aizskalot burtiski ar skaņas vibrāciju un atjaunot sevi, atgriezt sevi tajā spēka stāvoklī, kas mums ir tik ļoti nepieciešams, lai mēs būtu savā veselumā un veiksmīgi savā dzīvē. Novēlu jums jaunajā gadā, mīļie, visiem enerģiju. Es novēlu jums enerģiju, jo tad, ja mums ir enerģija, tad mums arī ir šī enerģijas plūsma, harmoniski plūstot arī mūsu veselumu vairo. Tāpēc visiem saviem instrumentiem, ko jūs zinat, varu piepulcināt savējos un daram priekš sevis, radam priekš sevis šo te harmoniskos enerģijas plūsmu savā dzīvē, lai esam veseli, stipri, radoši, mīļi, mīloši un mīlēti. Laimīgi jums veselīgu, radošu, enerģijas pilnu jauno gadu. Uz tikšanos nodarbībās, klātienē un arī tiešraidēs, online pārraidēs. Silts sveicieni!